Labs vakars visiem! Šodien mūsu tēma ir urīnceļu mieru un ginekoloģiskie iekaisumi. Mēs zinām, ka tā ir ļoti nopietna problēma, patiesībā ļoti aktuāla mūsdienās, ne tikai cilvēkiem gados, bet arī jauniem. Un mēs taču saprotam, cik ļoti svarīgas ir mieras kā tādas, viņas ir mums galvenais izvada orgāns, galvenais filtrs. Un man liekas, ka, ja notiek kaut kas ar mašīnā arī viņai ir filtri, un ja kaut kas tur aiziet ciet, un mašīna apstājās, man liekas, tieši tas pats ir ar mums cilvēkiem, tāpēc es uzskatu, ka ir jāuztur tas ļoti nopietni. Un runājot par nierēm, nieres patiesībā veic tik milzīgi lielu darbu. Viņas strādā 24/7 bez apstājas, bez brīvdienām, jā. Nieres izfiltrē dienā 1,5 litru daudzumu ūdeni katru dienu, jā. Viņas palīdz izvadīt arī vilmaiņas gala produktu šlakvielas. Viņas arī palīdz uztur veselus kaulus, jā. Viņas arī kontrolē asinsspiedienu. Es varētu saukt vēl un vēl. Un šis te asinsspiediens, jā, paaugstināts, jā, ir jauniem cilvēkiem. Un izraksta medikamentus, bet tādā veidā jau neko nerisina, jā. Un tāpēc es domāju, kas notiek mūsdienu pasaulē, kas notiek? Es pilnīgi nesaprotu, jā. Un tieši tas pats ir arī urīnceļiem, jā, kad ir urīnceļos ir dažādi iekaisumi. Patiesībā daudziem, es tā vismaz uzskatu, ka daudziem viņi ir, bet viņi kaut kā apārstē un turpina tā dzīvot. Bet vienā mirklī mēs nosāstam, vēl kaut kāds vīrusiņš, vēl kaut kas pa ceļam, un tas viss taču var būt pamatīgi liela problēma, jā. Un tāpēc, Sandriņa, vārds tev, jā, pat Sandra Kalna, jā, ārste, ir ar mums kopā Zoomā. Es varu teikt par Sandru. Ļoti zinošs cilvēks. Cilvēks, kuram šī te informācija, šīs zināšanas nav tikai Latvijā iegūtas. Un cik es esmu redzējusi lekcijas, kad Sandra vada, un tajā sēž arī ārsti, tad es viņu cilvēku sejas pat nevaru redzēt, jo visi ierakušies papīros un raksta, ko Sandra stāsta. Un tāpēc, Sandriņa, vārds tev, padalies un pastāsti tādu kopsavilkumu, kas vispār notiek mūsdienās, kāpēc tā ir liela, milzīga problēma un tā. Vārds tev. Jā, paldies par doto vārdu. Labvakar visiem. Zini kā, es laikam gribu sākt ar to, kāpēc ir tik daudz problēmu, tāpēc, ka cilvēki nenovērtē, neizprot to, cik nieru darbība ir svarīga kopējā visa organisma pašsajūtā. Tu jau minēji, jā, strādā 24/7. Atfiltrē 1,5 litru urīna, ar ko tīrās laukā lielākā daļa no organisma piesārņojuma, jo tie ir ūdenī šķīstoši savienojumi, jā. Un tā tam būtu jābūt normā, bet ja cilvēks nedzer ūdeni, tad kā šis viss process varētu notikt, jā? Te ir jāpievērš liela uzmanība ikdienai. Kāds ir cilvēka dzīvesveids, dienas gaitu, ritms, viss, arī naktī, kas notiek vakarā, jā. Ir ļoti svarīgi arī pietiekoši daudz izgulēties. Katram cilvēkam tas ir sava norma. Vienam vajag 9 stundas, citam varbūt pietiek ar 6 stundām tikai, jā. Bet miegs arī ir ļoti svarīgs labai nieru darbībai. Bet, pirmais, protams, tā ir ēdienkarte un dzērieni, ko cilvēks lieto, jā. Jo tas arī ir tas pamats, kas nodrošina komfortablu vidi normālai nieru darbībai. Būtu noteikti jāpieskata, cik daudz tiek dzerts ūdens. Ūdenim būtu jābūt vienkārši tīram, sārmainam, dzīvam ūdenim, jā, noteikti nevis gāzētam, jā, jo gāzētais ūdens uzreiz ir skāps un rada diskomfortu nieru darbībai, jā. Pie šiem skābajiem noteikti uzreiz gribu akcentēt, tas nav dzēriens, bet pārtikā tiek pietiekoši daudz izmantots, tas ir etiķis. Un etiķis ir pirmais ienaidnieks normālai nieru darbībai. Kāds man uzreiz oponēs teiks, ka es jau etiķi nekur klāt nelieku, bet atceramies kaut vai tādus produktus, kur viņu liek klāt, jā, pret mūsu gribu, viņš jau tur ir vienkārši. Pirmām kārtām tā ir majonēze, un tas ir kečups, jā. Un lai kāds pasaka, ka šos produktus nelieto ne gramu, tas būs ļoti liels retums, ja mēs tos produktus lietojam ikdienā.
Jā, bet tam visam ir jābūt ar mēru un jāsaprot, ka tas grauj nieru darbību, jo viņš ir skāps. Nierēm ir vajadzīgs tikai tīrs ūdens. It sevišķi sākšās problēmas. Kafija saskābina organismu, un tā ir atkal lieka slodze nieru darbībai. Jā? Nu, nerunājot nemaz par visiem pārējiem dzērieniem, kas saskābina visu vidi, līdz ar to arī traucē nieru darbību. Jā. Cukurs, pārlieka cukura liela lietošana pārtikā atkal liekas sloks nierēm, jo viņām tas viss ir jātīra, jāvada no organismu laukā, jā. Nu, alkohola lietošana atkal liekas sloks, toksīni ir jātīra, un tas ir atkal darbs tikai nierēm, jā. Nu, tie tiek galvenie tādi momenti, ja mēs īstumā tam visam skrienam cauri, jā. Par to, kam ir jāpievērš uzmanība, kāpēc tik daudz jau jauniem cilvēkiem tas viss ir, jā. Un jaunībā, pat cik ir daudz enerģijas, tad ir arī tiem sīkumiem it kā nepievērš uzmanību, kā tu teici, mazliet kaut ko pārstē un skrien tālāk, jo enerģijas jau organismam ir vairāk nekā cilvēkam, kam jau ir 60 plus, piemēram, vai 50 plus, jā. Un tāpēc ir nopietni jāizturās arī pret cīkiem mazajiem iekaisumiņiem, kuri pirmām kārtām skar, protams, urīnceļus. Jo tā ir vienkārši tā sistēmas daļa, kura ir tuvāk tā kā tam augstajām kājām, kuras var nosaukt. Ja? Nu, ja ļoti cilvēks nosauc, protams, var arī tas iekaisums jau skart uzreiz arī nieres, ne tikai urīnceļus. Urīnceļu iekaisums tas ir vieglākais vēl, kas var notikt. Ja? Bet ja tas iekaisums iet uz augšu, uz nierēm, nu, tad tas ir ļoti, ļoti nopietni. Jā, tur ir liels darbs, tad jāiegūt, lai to visu atkal vērstu par labu. Jā. Nu, tā jau ir. Jā, un cilvēki man arī jautā, patiesībā es esmu pierakstījusi, kad ir šī dedzinošā sajūta urinējot, jā, kad gribās uz toaleti, bet nesanāk, jā. Kā tad ir jāsāk uztraukties? Kādi ir tie signāli, jā? Nu, ja kā saka, pāriem jau pie simptomiem tādiem, jā. Nieres ir tā sistēma, kura principā nesāp, jā. Urīnceļi, jā. Bet pašas nieres, jā, kas ir jau nopietnāks iekaisums, tur nervu nav un viņas nesāp. Līdz ar to katram sīkumam jāpievērš uzmanība, jā. Tas viss, ko tu nosauci, tas ir urīnceļu iekaisums, un tur uzreiz ir jārēģē. Uzreiz, jā. Ja ir, piemēram, cilvēkam, mēs jau te kopā gan urīnceļs, gan nieres, jā, piemēram, ir bāls cilvēks. Tur var būt arī citi momenti tādi svarīgi, jā, bet arī pie nieru darbības traucējumiem āda būs bāla, jā. Tāda mazliet tā kā, nu, tūskainība būs visā ķermenī varētu būt, jā. Bet viens no lieliem rādītājiem ir tāds, ka ir tūska ap acīm. Ļoti, ļoti vienkārši to ir pamanīt, jo katrs no rīta spogulī tomēr ieskatās, kāds viņš ir, jā, un tam ir jāpievērš ļoti liela uzmanība, jā. Tur te ir daudz simptomu. Tas viens, ko tu jau sākumā minēji, arī paaugstinātais asinsspiediens, tas nenozīmē, ka ir uzreiz jālieto medikamenti pret spiedienu, jā. Ir jāsaprot, kā strādā nieres, jā. Un, ja cilvēks aiziet un veids kaut kādus izmeklējumus, teiksim, kaut vai urīna analīzes elementārās, jā, vai arī asins analīzes, ja tur kaut kas parādās izmaiņas, kuras liecina par iekaisumu, nu, tad nedrīkst palaist garām un uzreiz ir jāsāk darīt tā, lai nierēm atkal būtu normāli darba spējas. Bet ļoti daudzi cilvēki ir tā, ka sāp mugura, jā, tieši krustos, jā, un saka, ka tās ir nieres, tad kā viņas nesāp, tad kā tur ir? Nu, ja tā nav īsti sāpe, jā, un tur ir jāatšķir, vai sāp nieres, vai sāp mugura, jā. Nieres īsti nesāp, viņas tā kā īd, smeldz, jā. Asas sāpe, tā ir mugurai, bet ja nierēs ir asas sāpe kaut kur tur, jā, tie parasti ir urīnceļi, pašas nieres nē, bet ir tā īdošā nepatīkamā sajūta blakus mugurkaulam, abās divās pusītēs, jā, tad tās ir nieres, kurās ir jau kaut kāds iekaisuma process, vai arī viņām citu iemeslu pēc, ne iekaisuma pēc, ir grūti strādāt, neveic savu darbiņu tik labi, kā vajag. Jā, un kas ir ar tiem nierakmeņiem? Un arī jautāja, teiksim,
Kas tas ir vispār nu tā. Nierakmeņi tāpat kā paaugstināts asinsspiediens, tās ir sekas kaut kādam procesam. Un nierakmeņi, tāpat kā žultsakmeņi, faktiski ir vielmaiņas darbības problēma. Tur ir sākums problēmai jāmeklē gramošanas sistēmā, īpaši kā strādā aizkuņdziedzers. Vai viņš māk pārstrādāt to pārtiku, kuru lieto cilvēks. Ja nemāk sašķelt aizkuņdziedzers pārtiku, veidojas urīnskābie sāļi, un vai nu viņi nogulsnēs cilvēkam locītavās, ja nespēja organismus aizvadīt līdz nierēm viņas tos sāļus, vai arī tieši pašās nierēs jau nogulsnējas kā akmeņi, jo nav aprite un nieres nevar izvadīt sāļus laukā. Tas atkal ir dzīvesveids, ja, pārtika, ūdens, tie ir divi momenti, kas ir pirmie. Jāpārskata, ko cilvēks dara ar tiem. Ko lieto, ko nelieto. Nu, mēs tālāk iesim arī par tiem risinājumiem, bet tāds viens mazs jautājums. Tos nierakmeņus, jā, viņus var izvadīt dabīgā veidā ārā? Ir iespēja tāda? Nu, ir iespēja, bet atkarīgs, cik lieli tie akmeņi ir un kādas formas viņi ir. Ja? Ja viņi gludi un nelieli, vai arī tās ir tikai smiltis, ko redz sonogrāfijā, tad var. Ja? Bet ja jau ir tādi lieli, nu, var būt problēmas. Un par vīriešiem runājot. Ja ir problēmas tieši urinējot un nekas nesanāk, vai tās trūklas ļoti, ļoti maza, tā ir ļoti īstenībā liela problēma, un viņi vispār negrib par to runāt. Nu tā, kas tur notiek ar vīrietim? Nu, tā kā sievietēm pie šīs sistēmas pieder arī ginekoloģija, tā vīriešiem pie šīs sistēmas pieder prostata, ja, saucamais priekšdziedzeris, un ar gadiem viņam ir tendence palielināties. Nu, dažādot kaitīgie faktori, piesārņojums, ka organisms sakrāja, viņš to prostatu palielina. Un ja tīri mehāniski nospiež urīnu izvadu kanālu, un urīns netiek normāli ārā no organisma. Ja, tā jau ir prostata, kuras iekaisums ir arī jāmazina. Tad. Jā, kā saka, visu var risināt. Tikai pareizi. Nu jā, un runājot jau par ginekoloģiju, droši, ja kādam ir jautājumi, var ierakstīt komentārā. Es varu uzdot jautājumu Sandrai Kalniņai, man nav bail. Un runājot par ginekoloģiju, patiesībā tā ir ļoti sāpīga tēma, un daudz uz to pelna, arī es uzskatu. Un īstenībā mēs pat pašas nezinām, kad tad ir tās problēmas, kad nav, kur kaut kas smērējās, kaut kas sabiezē. Kad jau sākās ja problēmas, un kad tiešām es ieraugu, jā, bet tagad ir kaut kas jārisina. Vai, teiksim, tā velkošā sajūta lejas daļā, vai vēl kaut kas, ja nav menstruācijas, jā, šajās dienās. Ko tu pastāstītu, ko tu pateiktu par šiem iekaisumiem, ginekoloģiskiem iekaisumiem? Kāds tavs viedoklis šeit? Nu, es saku, ginekoloģija ar nierēm urīnceļiem ir viena sistēma. Jā, ir tāds termins kā urogenitālā sistēma. Jā, tad atsevišķi šo problēmu risināt nevar. Praktiski risinājums ir ļoti līdzīgs. Jā, varbūt ginekoloģiskais, viņš jau tā kā, dziļāks, ir nopietnāks jau risinājums, jo tas iekaisums jau ir aizgājis uz to ginekoloģiju, bet sākums jau kurā gadījumā ir problēmas nieru darbībā. Un simptomi ir visi tie, ko tu jau tevi nosauci, jā. Ja kaut kas mainās un jūs tam pievēršat, ja kurš cilvēks uzmanību, kaut kas nav tā, kā bija pirms mēneša, piemēram, vai pirms, nezinu, ilgāka laiciņa, ja? Jo tad, kad viss ir kārtībā, mēs nekam nepievēršam uzmanību. Organisms pats strādā un strādā, ja? Un viss kārtībā. Un tikai tad, ja mēs pamanām kaut kādas izmaiņas no tā, kas tas tagad ir, ja? Nu, tad arī jāsāk uzreiz domāt, ja? Ka tas ir varbūt kāds neliels iekaisums, kuru nepalaižot garām, var to problēmu arī vieglāk atrisināt, nekā jau, ka tas ir jau nopietnas iekaisums, jā. Un risinājums atkal vai ne visu organismu atslogot no piesārņojuma, jo tas skar arī ginekoloģiju, tāpat kā nieru darbību. Jā, un tās visas, teiksim, pistas, jā, dažādi tie veidojumi.
Un ir, zinām, cilvēki, kas, es tiešām man bija, par cik es esmu skolotāja, tad man katru gadu gan arī jāiet, obligāti, man tā saka, ģimenes ārstam. Un ir tā, ka es satieku vēlreiz to sievietes, un viņa regulāri iet pie ginekologa, jo ir nākamā cista, pēc tam ir nākamā, un turpina griezt ārā. Ko tu saki par to, nu, kā tev liekas? Nu, zināmā mērā es gribētu vilkt līdzīgu paralēli arī ar prostatu, ja, ka viņi palielinātu. Tur jau cistas nē, bet palielināta, jā. Tas ir, kad organisms netiek galā ar kaut kādu piesārņojumu, jā. Ir skāba vide un pārāk daudz ir, nu, varbūt kaut kādas baktērijas, sēnītes, vīrusi, kas noslogo limfatisko sistēmu, kas ir cilvēka organismu kanalizācija. Un tā kanalizācija vienkārši kaut kur to visu noliek, kaut kādā klusā vietiņā, tā gribas teikt, jo vienkārši nierēm nav spēka to visu piesārņojumu iztīrīt laukā no organisma. Tāpēc tā arī notiek, jā. Bet tur ir daudz faktoru, kas vēl, protams, strādā klāt, bet, nu, jā, viens no tiem ir organisma piesārņojums. Un skāba vide, kur atkal ir ļoti jāpārskata to, ko ēdam un ko dzeram. Tas ir numur 1, jā. Un vai grib cilvēks būt vesels? Pirmām kārtām. Vai arī viņš grib iet un atkal kaut ko griezt un griezt un griezt, jā. Līdz kaut kādai robežai jau tas viss darbojas tikai. Nu jā, un arī tās visas svecītes, ko iesaka, jā. Man liekas tā nedaudz absurdi, kad tā jau tas arī ir viens no izvada orgāniem, jā. Un mēs tikai aizbāžam ciet un apslāpējam, jā, bet tas viss krājās mūsu organismā. Un atkal kaut kādas citas problēmas parādās, tas jau bija tas pats un vēl kaut kas cits klāt, vai ne? Tā kā saka. Nu jā, tā tas ir, jo uz organismu jau jāskatās kopumā, kā uz vienotu sistēmu. Nevis jāārstē tikai viens kaut kāds lokāls iekaisums kaut kādā vienā vietiņā, bet viss kopumā, jā, tad tikai tad ir rezultāts. Jā, un tiem izdalījumiem, teiksim, viņiem ir jābūt vai ar kaut kādu smaku vai vēl kaut kas. Vispār nekādiem izdalījumiem nav jābūt. Pilnīgi noteikti, nē, jā. Ne ar smaku, ne bez smakas, ne bez krāsainiem, ne krāsainiem, nu nekādiem nebūtu jābūt. Izņemot to, ka cikla laikā, kas ir, tas dabīgi notiek, jā, bet starp periodā jābūt pilnīgi, kā saka, mieram un klusumam un labai sajūtai. Es tieši to gribēju, lai tu pasaki, jo, nu, ir visāda pieredze, kad aiziet pie ginekologa un tas cilvēks saka, un tu redzi jau, ka viss nav kārtībā, un viņš pasaka, viss labi, jā, bet, ka viss notiek tādā vispārējā virsmas līmenī, jā, pa virsu skatās, pa virsu izraksta kaut ko, jā, bet neiedziļinās. Nu, lūk, un tad man liekas ļoti daudziem tāds jautājums, kā tad risināt, jā. Un man pašai arī bijušas situācijas visādas, un ir arī ar urīnceļiem, nu, jā, ar nierēm, un līdz ar to man arī tāds jautājums, ka kā tad atrisināt līdz galam, jo bieži vien ir cilvēkiem, jo viņam ir sākšās kaut kāds problēmas, tad viņam ir katru gadu, citreiz 2 reizes gadās, tur ir kaut kādas problēmas, tur padzer kaut kādas ķīmiskās zāles, bet man tā pieredze ir šāda, kad cilvēkam, kam bija nieru mazspēja, izrakstīt, protams, antibiotikas slimnīcā, un, nu, diemžēl nieres pavisam neizturēja līdz ar to, nu, bija ļoti, ļoti slikts rezultāts. Tāpēc, man liekas, ka nieres ir tas tāds trausls, nezinu, ziet, par to ir jādomā un tiešām jārūpējas, jo viens nepareizs solis, ja viņām jau ir grūti, tas tiešām var kaut ko, kā es saka, kaut ko sliktu var sagaidīt. Un tad, kā tad mēs varam risināt, un ko tu ieteiktu kā ārste ar lielu pieredzi? Kur vispār, kāds pirmais solis un ko tu ieteiktu, kā risināt tā, lai rezultāts būtu? Nu, pirmais no sākuma es gribu maz atkāpīt par mums, tā teiksim, tradicionālo medicīnu, rietumu medicīnu, jā. Vienkārši tur ir tāda sistēma, ka uz to cilvēku skatās mazliet citādāk, nekā mēs jau, nu, teiksim, esam pieraduši skatīties, jau un es pati jau, nu, un arī tu laikam aptuveni mazliet mazāk, varbūt, nu, jau 20 gadu garumā, ka mēs skatāmies ne tikai uz lokālo iekaisumu, bet uz cilvēku kopumā. Rietumu medicīna mazliet to visu skatās uz vietiņas tikai, jā, to lokālo iekaisumu, nevis vispārīgo kā tādu, jā. Un nierēm faktiski medikamentu nav.
Ja? Tas vienīgais, ko zinu, vai ne, tad, kad ir nieru iekaisums, un grūti ir aiziet uz toleti pačurāt, vai tur jau nieres pašas muguru jau velk, ja? Tie ir antibiotiķi. Ja? Citu risinājumu es tādā tradicionālā medicīnā īsti nezinu, jo nav medikamentu, kā palīdzēt šim sietiņam. Ja? Nu, tu minēji sākumā 1,5 litrs izdalās diennaktī urīna, bet, lai nonāktu pie tā 1,5 litra nieres caur sevi, diennakts laikā izfiltrē 1000 litrus asiņu. 1000 litru. Nepārtraukti, ja cilvēka organismā rēķināsim aptuveni ir 5 litri vispār asiņu, tad iedomājieties 1000, ja? Cik reizes visas asins tiek caur tam sietiņam filtrētas. Un vienkārši sietiņš beigās aizdambējās ar to, ko mēs savā organismā esam likuši iekšā. Ja? Nav medikamentu. Tas ir vienkārši ļoti cītīgs, nu, tāds, gribas teikt, skrupulos darbs, mainīt savu domāšanu, mainīt savu attieksmi pret savu veselību. Ja? Atkal uzsvēršu ūdens. Ja ir problēmas ar šo sistēmu, ja, gan vīriešiem, gan sievietēm, būtu jālieto tikai tīrs ūdens. Ja, no pārējiem dzērieniem būtu jāatsakās. Nu, vēl dozēti varētu būt zāļu tējas, bet tas arī dozēti. Ne jau tā, ka tagad litrs tēja dienā un tur 2 krūzītes tikai ūdens. Noteikti nē. Ja. Tas ir pamatā ūdens, lai ir tā sārmainā vide, lai to filtriņu mēs tā kā izskalotu. Ja? Iedomājieties, ka tas ir smalks sietiņš tāds, kuram viss tas ir jādabūna laukā, labās lietas paliek organismā un sliktās lietas ir jāizvada no organisma laukā. Ja? Un tā, kad parādās urīna analīzēs kaut kādas izmaiņas, tad tā problēma jau ir tāda, ka tā niera vairs nevar filtrēt visu to, ko viņai normāli vajadzētu darīt. Ja? Risinājums tikai dabīgie produkti. Ja? Pēc iespējas mazināt, ja cilvēkam tā veselība jau ir tik vāja, ka viņam ir regulāri jālieto kādi medikamenti jau citām sistēmām. Ja? Toksīni no medikamentiem atkal ir nierēm tikai jāvada laukā. Ja? Tad neko lieku, tikai to minimumu, to, kas ir nepieciešams veselības uzturēšanai. Un nieres var atvesaļot tikai dabīgajiem produktiem. Tikai, ja? Un tur nav cita varianta, bet tur ir jāmaina noteikti ēdienkarti. Par dzērieniem tas ir pilnīgi skaidrs, jā, bet ēdienkarti, ja cilvēks to neizdara, tad nav iespējams noturēt sārmainu vidi un skābā vidē. To, ko es sākumā arī minēju, tas pats kaut vai etiķis, jā, vai gāzētie ūdeņi, viņi nieres vienkārši sagrauj. Jā, ko nozīmē nieru mazspēja, ka tas sietiņš vairs nefiltrē, jā. Un ir arī dzirdējuši, varbūt esat kādiem pazīstamiem, kā taisīt sonogrāfiju, ka nevar nieri atrast, ka viņas gandrīz nav. Viņi tā nav liela tā niere, jā. Viņi uz plaukstas mums ietilptu, jā, šitāda izmēra. Tad kā pupas forma, tikai šāda izmēra aptuveni. Jā, un ka viņu nevar atrast, jā, kad ārsts skatās sonogrāfiju. Viņi sarausies, sačokurējusies jau no nespēka tajā skābajā vidē strādāt, jā. Nu, ūdens un tālāk, protams, jāmazina, jebkurā gadījumā tur būs pievienojušies kaut kādi mikroorganismi, kas uzturēs iekaisumu, kas traucēs normālai nieru darbībai. Jā, tā tad jāmēģina dabas produktiem to iekaisumu mazināt organismā, jā, un lietot tos dabas produktus, lai palīdzētu tam filtram, tam sietiņam vieglāk strādāt, lai viņš kaut cik spēj atjaunot atkal savu normālo darbību, jā, filtrēt visu laukā, to, ko jāfiltrē viņam būtu. Paldies, Andriņa. Nu jā, un pēc savas pieredzes arī ieteikt arī to, ka ļoti svarīgi skatīties tā kompleksi, kā tu saki, jā, Sandra, un arī, kā tu saki, tur var pievienoties kaut kādas baktērijas, sēnītes, vēl kaut kas, jā. Līdz ar to, ja mēs to nemazināsim, jā, vai nenovērsīsim, tad nieres, viņām būs viena tik un tā slodze. Un tāpēc es gribu pajautāt, Sandriņa, ko tu piedāvā no savas puses, vai var tikt pie tevis uz konsultāciju un kādu? Jā, noteikti var tikt, jā. Tas, ko es 20 gadus atpakaļ sāku mācīties un turpinu tagad strādāt, ko sauc par netradicionālo medicīnu,
Tā ir FALA diagnostika, elektroakupunktūras metode, kad pēc akupunktūras punktiem, ja tad austrumu medicīna, skatāmies, kā organisms strādā kopumā un kā strādā katra no sistēmām cilvēka organismā, ja? Jo viss iet kopumā. Tas, ka cilvēkam ir, teiksim, nieru iekaisums, nenozīmē, ka ir jāpalīdz tikai nierēm, ja? Tikpat labi varbūt kaut kas nestrādā gramošanas sistēmā. Vai ir jāpalīdz tā limfatiskai sistēmai, ko es minēju, ja? Un tad var redzēt, kura sistēma strādā ne tik labi, kā viņai vajadzētu. Protams, arī šī sistēma, par kuru mēs šodien runājam, ja? Un tad jau konkrēti piemeklēt produktus katram cilvēkam, jo nav viena recepte visiem, ja? Katrs mēs esam citādāks, jūtība mums ir dažāda, ja? Vienam varbūt 2 kapsulas jau būs par daudz, bet citam varbūt vajag 5 kapsulas dienā kaut kādu produktu, lai atkal kaut cik mēģinātu lēnā garā, tikai lēnā garā atveseļot un atgūt normālu nieru darbību. Ja, tas ir ļoti individuāli. Un tikt var pie manis, jā, noteikti. Var caur Evitu mani meklēt rokā, jā. Var, nu dažādi dabūt rokā. Var. Jā, Un paldies. skatāmies. Nu jā, un tas man patīk, kad arī aizejot pie tevis, tev ir skaidrs, kas notiek tavā organismā, vai tev ir sēnītes, vai tev ir baktērijas, vai ir parazīti, kā viņus sauc, ja? Tu reāli redzi un uzzini, kas notiek tavā organismā. Kā strādā sirds, kā strādā akna, nieres, ja? Visu tu smalki zini, un man ļoti patīk, Sandra, ka tu arī izraksti šo te programmu, ja? Kad ir vienam mēnesim tas jādara, tas, varbūt kaut ko no produktiem, pārtiks produktiem ir jānoņem nost pagaidām, ja? Varbūt kaut kas jāpieliek klāt. Man tiešām ļoti tas patīk, jo tas ir tā kompleksi, un tu zini, ka tu risini, nevis nomāc tikai šo te simptomu, ja? Liekas, nu, tagad ir normāli, gan jau kaut kā, ja? Bet tas viss tikai auga plašumos, es tik gribu teikt tā, ja? Tad ir jārisina. Nu, lūk, skaidrs. Vai ir kaut kas, ko tu uzreiz varētu ieteikt, teiksim, pret, ja tagad, kamēr cilvēks tiek pie tevis, teiksim, tur būtu pusmēnesi jāpagaida, ko tu ieteikt, varbūt tādā akūtā situācijā? Es gribu teikt cilvēkiem, ka nevis tikai, ka pusmēnesi jāpagaida, kamēr pie manis tiek, ja, bet tālāk ir jāapņemās, ka būs pacietība to darbu darīt, jo tas nav ātri, ja. Ātri tikai reklāmās, ka pasaka iedzer tableti un tev nekas nesāpēs, bet dzīvē tā tas nenotiek, ja. Nu, pirmais, ko es iesaku, kamēr mēs neesam ar cilvēku tikušies, tādus neitrālus produktus, noteikti tas ir ūdens, ja. Ir cilvēki, kas nemāk dzert ūdeni, tad viņam ir jātrenējas vienkārši dzert normālu, parastu, tīru ūdeni. Neforsēt briesmīgi, bet nu, tā plus mīnus vismaz litru dienā izdzert ūdeni. Mēģināt atteikties no tiem skābajiem produktiem, ko mēs minējām, ja tad gāzētais ūdens, kafijas dzeršana, ja, etiķainie produkti, pārāk sāļie, bez sāls arī nevajag dzīvot, bet tomēr, ja. Nu, no mūsu dabīgajiem produktiem pirmais, ko es varu ieteikt, tā noteikti ir lucerna, alfa, ja, jo unikāls produkts, kas dod gan minerālu vielas organismam, gan arī palīdz atjaunot normālu nieru darbību, lai tas filtriņš, tas mūsu sietiņš varētu strādāt. Un otrs produkts, ko es varu ieteikt noteikti cilvēku neredzot, tas ir skudrukoku miza. Dabīgais tāds antibakteriālais līdzeklis, sārmains, jo ir pēc garšas rūgts, un līdz ar to sārmainā vidē nevairosies ne baktērijas, ne sēnītes, nu, līdz kamēr mēs tiekamies un precizējam jau tālāk, kādas produktīgas vajadzētu. Ar šiem 2 pilnīgi noteikti vajag sākt. Nu, 2 produkti, kapsuliņas, bet numur 1 tas ir ūdens, jā. Izkoriģēt viņa dzeršanu. Tādā veidā. Paldies. Tātad risinājumi ir, nav ko mocīties, ir jāņem savās rokās veselību un jāsāk tiešām par to domāt un darīt, un tas nav nemaz tik grūti, godīgi sakot, ja, bet tu zini, ka tu ieguldi kaut ko priekš sevis, tu sāc rūpēties, tu sāc domāt, un ļoti svarīgi ir domas, jā, kad sūtīt un raidīt labas domas, veselīgas domas tajā vietā, kur ir kaut kāds problēmas, un tad jau arī pamazām, es saku, arī no tās puses būs labāk. Un nu tā, es ceru, ka paldies, Sandra,
paldies, Sandra, ka tu veltīji laiku vakarā mums, cilvēkiem, kas, Pusēji. jā, cilvēkiem, kas ir gan no Facebook, gan draugi, gan paziņas, kolēģi, jā. Un tiešām paldies, jo to tu dari tiešām bez maksas. Un es ceru, ka tu man neliks samaksāt. Un paldies. Šoreiz nē. Jā, tiešām, lai cilvēki novērtē, ka ir cilvēki, ir ārsti, kas no sirds to dara. Tiešām. Tas ir tāds rētums, manuprāt. Labi, paldies, būs arī ieraksts, ja kāds kaut ko nepaspēja noklausīties vai pierakstīt, tad tā, un gan jau tiksimies kādā citā zumā, ja Sandra Kalniņa piekritīs. Ja mīļi palūgsim, varbūt. Nu tālāk, tā kā paldies, kas Gan jau. klausījās. Jā, tā kā paldies, kas klausījās, paldies tev, Sandriņ, tiešām no sirds, un tad jau līdz nākamā reizē, lai noder informāciju, un noteikti, ja vēlme ir tikties ar Sandru Kalniņu individuāli, tad rakstiet man, vai arī varu aizsūtīt kontaktu tālrunīti Sandras ar Sandru. Ja? Labi, paldies, lai skaists vakars, un būsim veseli. Tā.